Esiet sveicināti podkāstā ar karavīru. Straujiem soļiem ir pietuvojies vasaras vidus, un Nacionālais bruņotajos spēkos tas nozīmē, ka arī straujiem soļiem tuvojas visaptvarošas valsts aizsardzības mācības NAMES. Laipni lūgti podkāstā ar karavīru. Labdien! Vai varu lūgt nedaudz ar sevi iepazīstināt vairāk? Jā, esmu brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operāciju jautājumos, sauszemes komponentes priekšnieks. Un šī gadījumā varbūt varat nedaudz ieskicēt, ko nozīmē sauszemes komponente, lai mūsu skatītājiem būtu skaidrāks. Nacionālo bruņoto spēku izpratnē tas ir šīs vienības, kas sastāda mūsu sauszemes spēkus. Tā ir mehanizētā kājnieku brigāde un 4 teritoriālās jeb zemesardzes brigādes. Un tā kā es jau minēju arī ievadā, nedaudz vairāk parunāsim par NAMES mācībām, kur tad arī visas šīs vienības un vēl arī pārējās, protams, regulāro spēku vienības no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir iesaistītas. Pastāstiet lūdzu vienkāršiem vārdiem, kas ir mācības NAMES un kas šajās mācībās tiek trenēts. Mācības NAMES ir tradicionāli Nacionālo bruņoto spēku gada noslēguma mācības. Un tad pēdējos gados mēs arī piešķiram šīm mācībām papildus paplašinātu nozīmi un dēvējam tās visaptvarošas valsts aizsardzības mācības. Un tad tas ir mūsu gada noslēguma vingrinājums. Mēs esam gatavojušies. Iepriekšējā gadā attiecīgi mācību laikā mēs esam identificējuši kaut kādus trūkumus, nepilnības, kas mums jāatkārto. Tas ir viens. Mums ir katru gadu papildinās mūsu jaunu kaujas spējas ar jaunam bruņojuma un tehnikas vienībām. Jaunas spējas tiek ieviestas, līdz ar to tās arī jātestē. Jaunas struktūra vienības parādās bruņoto spēku sastāvā, līdz ar to tas mums viss ir jāvingrina. Jauni sabiedrotie parādās Latvijā, mums jāmācās strādāt kopā ar sabiedrotiem, līdz ar to tas viss ir iekļauts šī vingrinājuma saturā. Un kad šī gada mācības notiks? Faktiski mācības ir sākušās, bet tad aktīvā, intensīvā fāze mācību sākas, manuprāt, 2. septembrī un noslēdzas mācības, tas galvenā mācība daļa 8. oktobrī. Bet mācības tiek gatavotas visa gada garumā. Kad noslēgsies arī šī gada mācības NAMES, mums būs tad analīze, šo mācību rezultātu vērtēšana, izdarīti tiks secinājumi un uzsāksies nākošā gada mācību plānošanas cikls. Un šis plānošanas cikls tad noritēs visa gada garumā līdz NAMES 25 mācībām. Un tā visu laiku, gadu no gada? Jā, tieši tā. Un sakiet, ko nozīmē visaptvaroša valsts aizsardzība un ko tas realitātē nozīmē un attiec uz mācībām NAMES kādā ziņā? Par cik arī pilnajā nosaukumā ir ietverti šie vārdi visaptvaroša valsts aizsardzības mācības? Protams, kad mēs runājam par valsts aizsardzību kaut kāda konvencionālā apdraudējuma gadījumā vai arī citās kaut kādās krīzēs, hibrīda apdraudējuma gadījumā, mēs saprotam, ka tie nav tikai nacionālajie bruņotie spēki, kas atbild par valsts drošību. Un valsts aizsardzība tas ir visas valsts uzdevums. Gan katra individa iedzīvotāja uzdevums, gan arī visu valsts iestāžu, valsts un nevalstisko organizāciju uzdevums. Un tas tādēļ arī šis nosaukums visaptvarošas valsts aizsardzības mācība. Un cik gadus jau norisinās mācības NAMES? Ikgadējais noslēguma vingrinājums, tam ir ilgāka vēsture. Mācības ir bijušas katru gadu kopš NBS atjaunošanas, izveides, bet NAMES nosaukums tika piešķirts, manuprāt, 2014. gadā mācībām. Un sakiet, vai tas bija kaut kā saistīts ar to pirmo iebrukumu Ukrainā? Man nav bijusi tieši saruna ar nosaukuma autoru. Es varu izdarīt pieņēmumus, bet es domāju, ka tam, protams, ir liela nozīme un tās emocijas, kas valdīja gan pasaulē, gan īpaši šeit, Eiropas austrumos, Baltijā. Protams, tas bija diezgan negatīvs emocionāli notikums, un mēs daudz savādākām acīm sākām skatīties uz mūsu drošības jautājumiem, gan militārā līmenī, gan politiskā līmenī, un arī alianse
varētu teikt, ieslēdza pātrinājumu kopš 2014. gada. Vai tas saistīts ar mācību nosaukumu? Varbūt netiešā veidā arī ir saistīts. Jā. Par mācību nosaukumu, tas ir interesants nosaukums, bet arī mēs esam novērojuši, ka tas pozitīvi rezonē sabiedrībā, atgādinot gan par Namejas gradzenu, kas tomēr simbolizē brīvību. Tā kā es domāju, ka jebkurā gadījumā veiksmīgs nosaukums izvēlēts mācībām. Tās, kā jau minēju, norisinās visā Latvijā, dažādos reģionos, tostarp arī austrumu reģionā, Latgalē. Un pašlaik bruņotie spēki ir aktīvi iesaistīti robežas stiprināšanā. Lūdzu, pastāstīt vairāk par to, ko nozīmē robežas stiprināšanas plāns. Tas ir ļoti plaši skatāms jautājums. Tagad miera laikā, kad mēs dzīvojam, tāpat mēs izjūtam hibrīda apdraudējumu. Mums notiek nelegālās robežas šķērsošanas, mums pastāvīgi mēģina izdarīt spiedienu mūsu austrumu kaimiņi. Līdz ar to šajā, teiksim, kontekstā bruņotie spēki atbalsta mūsu valsts citas valsts institūcijas, konkrēti valsts robežsardzi ar robežas stiprināšanas pasākumiem. Arī pašlaik Nacionālo bruņoto spēku karavīri ir dežūrā pie robežas kopā ar robežsardzi. Mums ir ātras rēģēšanas grupas, kas atrodas pierobežā. Tāpat mums ir gatavībā tiek turētas vēl vairākas apakšvienības, kas ir gatavas pieslēgties nepieciešamības gadījumā. Mums ir spēkā esošas pavēles, kas nosaka attiecīgi mūsu piedalīšanās eskalācijas līmeņus, ja tāda ir nepieciešama. Līdz ar to mēs strādājam, atbalstam mūsu valsts robežsardzi. Tāpat laikā saprotam, ka arī mūsu dalība šī robežas žoga būvniecībā varbūt ir tāds simbolisks pasākums, kurā mēs piedalāmies un pašlaik virzamies noslēguma fāzē 20 km žoga izbūvē uz mūsu valsts robežas ar Krievijas federāciju. Bet runājot par valsts konvencionālo militāru apdraudējumu, tad tam ir arī cita nozīme. Tad mums ir nepieciešams sagatavot mūsu pierobežu iespējamam pretinieka uzbrukumu, aizsardzībai pret iespējamo pretinieka uzbrukumu. Un es negribētu šo, teiksim, lai tas skanētu ar tādu negatīvismu vai tādu kaut kādu baiļu izjūtu, tieši otrādi. Tas, ka mēs gatavojamies aizsargāt savu valsti, tam ir jāvieš drošība mūsu valsts iedzīvotājos. Jo neziņa un izlikšanās, ka nekas nenotiek, nenodrošina drošību. Ja mēs tēlosim strausu, ieraksim galvu smiltīs, teiksim, viss ir kārtībā un domāsim kārtībā, dzīvosim ilūzijā, tad visdrīzāk mēs arī būsim visvairāk apdraudēti. Ja mēs gatavojamies dažādām krīzes situācijām, esam gatavi, apzināmies savus uzdevumus, visas valsts institūcijas, iestādes apzinās savus pienākumus, uzdevumus. Līdz ar to mēs arī jutīsimies drošāki kā valsts un katrs indivīds atsevišķi. Es pieļauju, ka šādu mācību plānošana ietver arī vairākus izaicinājumus. Noteikti jau iepriekš minētais, kas notiek uz robežas, bet varbūt ir vēl kādi izaicinājumi šo mācību plānošanas procesā. Mācību plānošanas procesā vienmēr ir tehniskas, administratīvas dabas izaicinājumi. Es domāju, ka tos pat nebūtu vērts īpaši uzsvērt, jo jebkuru procesu, jebkuras jomas speciālisti darbojoties savā jomā saskaras ar izaicinājumiem. Tikai tādā veidā notiek attīstība, pārvarot dažādu veidu izaicinājumus, šķēršļus, barjeras. Mēs speram nākamo soli un uzlabojam gan savas spējas, gan attīstamies tālāk. Mācībās piedalās gan visas regulāro spēku vienības, gan zemesardzes visas brigādes, arī sabiedrotie, kā jūs jau minējāt. Kā civilā vide tiek iesaistīta mācībās Namejas? Šajā vingrinājumā, 24. gada vingrinājumā, esam īpaši piestrādājuši pie tā, lai iesaistītu mūsu krīzes operāciju vadības centru jau vingrinājuma plānošanas sākotnējā stadijā, jo mēs kopīgi gribam šo te izspēlēt tā, lai šis vingrinājums būtu pietiekoši interesants arī no krīzes operāciju vadības centra viedokļa. Mēs ļoti cenšamies iesaistīt šī vingrinājuma plānošanā un izpildē mūsu sadarbības partnerus, iekšlietu ministrijas struktūru vienības, valsts policiju, robežsardzi, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Mēs strādājam ar NMPD kopā,
koordinējam darbības, mēs strādājam ar pašvaldībām, ar civilās aizsardzības komisijām pašvaldību, ar pašvaldībām. Mēs strādājam ar uzņēmējiem, jo katru gadu mēs arī veicam kaut kādu testēšanu, eksperimentēšanu ar mūsu mobilizācijas pasākumiem. Mēs neveicam pilnu resursu mobilizāciju, bet mēs patestējam, pieņemsim, mums nepieciešams kaut kādi materiāli no kāda uzņēmēja vai no kaut kādās akciju sabiedrības, lai mūsu aizsardzības sistēmu, teiksim, uzlabotu, aizsardzības šķēršļus sagatavotu vai nodrošinātu papildus transporta kapacitāti mūsu vienībām. Tad mēs arī izmēģinām šos mobilizācijas mehānismus, vai tie juridiski atstrādāti, vai tas strādā vai nē. Un katru gadu, jau vairākus gadus, mēs šo arī mobilizācijas sistēmu testējam. Līdz ar to iespēja iesaistīties ir ļoti plaša, un arī mēs mēģinām iesaistīt pēc iespējas plašāku šo spēlētāju loku. Respektīvi, tā ļoti novienkāršot, lai arī skatītājiem ir skaidrs, tad sanāk, ka, piemēram, mēs dodamies pie kāda uzņēmēja, viņš var piedāvāt, transportu vai betona blokus, kas mums noderēs pretmobilitātes stiprināšanā. Un tad mēs atstrādājam šīs juridiskās procedūras, izmēģinām, kā tas būtu, un tad to veicam arī izmēģinām namējas laikā, vai ne tā? Jā, tieši tā, tas ir ilgstošs process, tas pat nav viena gada process, tas pastāvīgi notiek šī apzināšana, iespējamu resursu sadarbības, teiksim, formalizēšana, līgumu slēgšana ar uzņēmumiem, un tad, kad notiek vingrinājums namējas, tad jau faktiski mēs vairs neejam, nemeklējam, mums ir konkrēti līgumi, un mēs testējam šos līgumus, noslēgtos sadarbības vienošanās praktiskā izpildē. Tad jau mēs identificējam kaut kādas nepilnības vai trūkumus, un mēs skatāmies, ko mēs nākošā gadā varam labot vai mainīt vai uzlabot. Un tas arī tomēr praktiski parāda, kā tad arī uzņēmēji un jebkurš cits no civilās vides iesaistās valsts aizsardzībā tomēr. Kāda ir izveidojusies sadarbība starp militāro un civilo vidi šo gadu laikā? Es pieļauju, ka pozitīvi, ja vēl joprojām mēs varam doties pie uzņēmumiem. Mums ir iekšēji tāda sajūta, un arī tās aptaujas kaut kādi reitingi, kur veikti, rāda, ka bruņotie spēki tiek salīdzinoši pozitīvi vērtēti sabiedrībā. Bet es gribu teikt, arī tad mēs neuzturam to kā pašsaprotamu, jo pie tā ir jāstrādā. Un es domāju, godīga principiāla attieksme, godīgs darbs, veicot savus uzdevumus, un es domāju, šeit no bruņoto spēku viedokļa, ilgstošā laika termiņā, godīgums pret sabiedrību, atklātība, tas arī nodrošina to, ka sabiedrība mums uzticas, un mēs mēģinām pie šī ļoti pieturēties un arī šo uzticības reitingus nesagraut, bet tieši otrādi celt augšā. Kā mācībās tiek iesaistītas pašvaldības un kāda loma ir reģiona iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka namējas mācības norisinās visā Latvijā notiek vingrinājumi? Protams, tas ir atkarīgs no tā, kādus scenārijus mēs izspēlējam, kurā reģionā. Ja mēs darbojamies, teiksim, kaut kur hibrīda fāzē, konkrētajā vingrinājuma stadijā vai fāzē vai reģionā, tad attiecīgi mēs varam izspēlēt šī vingrinājuma scenārija ietvaros atbalstu civilām institūcijām, kad kaut kāda krīze eskalējas, atbalstu iekšlietu ministrijas struktūru vienībām, kaut kādu hibrīdu apdraudējumu gadījumā, atbalstu civilās aizsardzības komisijām. To mēs visu izspēlējam šajā sadaļā, kas nav tieši konvencionāls scenārijs. Ja kaut kādā konkrētā Latvijas reģionā mēs fokusējamies konvencionālu scenāriju, tad, protams, mēs sagaidām šī mācību scenārija ietvaros, kad civilā sabiedrība, tieši pašvaldību, teiksim, veidolā civilās aizsardzības komisijas, visas valsts struktūra vienības, iekšlietu ministrijas struktūra vienības atbalstīs mūsu uzdevumu izpildi. Respektīvi nodrošinās drošu aizmuguri, nodrošinās drošus apgādes ceļus, nodrošinās dzīvībai nepieciešamu funkciju
izpildi mūsu, teiksim, valsts aizmugurē un nodrošinās to, lai bruņotie spēki var sekmīgi izpildīt savus uzdevumus frontes līnijā. Pēc kā šie scenāriji tiek atlasīti? Es pieļauju, ka pēc pasaules aktualitātēm ģeopolitiskajām, bet vai var pateikt, kurš ir prioritārāks scenārijs, konvencionālā kara vai hibrīda kara, vai tomēr katra vienība trenē sev svarīgāko? Nē, vienības neizvēlas, ko tās trenē. Katru gadu vienībām šie scenāriji mainās, un vienas savā ziņā tad arī mācību šis ilgums, kādēļ tās ir tik izstieptas, tas ir tādēļ, lai mēs varētu attiecīgi fokusēties uz tām vienībām, kas ir primārā mācību auditorija konkrētajā mācību fāzē periodā, un pārējās vienības, tad, kuras šajā periodā nav prioritāte, atbalsta, nodrošina šo te vingrinājumu atbalstu. Ir ļoti svarīgi bruņotiem spēkiem būt gataviem gan hibrīdām situācijām, jo mēs arī redzam no šīs te pieredzes Ukrainā, kad tur, kur valsts institūcijas, drošības iestādes bija gatavas rēģēja ātri, izlēmīgi, efektīvi, tur šīs te čūsku midzenes neiestiepās, neaizsniedzās. Tur tika nocirsts tās puķa galvas pašā sākumā. Tur, kur tas reakcija nebija pietiekami ātra, izlēmīga, tur arī parādījās milzīga problēma. Līdz ar to mēs nedrīkstam ignorēt šo te hibrīdo fāzi. Bet, protams, kā bruņotie spēki, mēs fokusējamies pēc būtības uz to, ka mēs gatavojamies valsts aizsargāt tieši konvencionālā draudu gadījumā. Tas ir mūsu primārais un galvenais uzdevums. Neignorējot šo te iepriekšējo. Kā mācību laikā dalībniekiem tiek nodrošināta tā realitātes sajūta, ja runa, piemēram, arī par konvencionālo kara scenāriju, simulātori kaut kādā konkrētā vidē notiek, citi palīgi līdzekļi tiek izmantoti? Atkarībā no tā, kur notiek šis vingrinājums. Un vingrinājums, protams, ir daudzslāņains un arī daudz līmeņu. Ir jāsaprot, ka ir taktiskais vingrinājums, kurā darbojas NBS apakšvienības, nodaļa, vads, rota, bataljona līmenī. Un tad, kad mēs darbojamies un ir konvencionāls scenārijs, tad parasti mēs vingrojam kaut kur poligonā, un tad mēs varam izmantot gan mācību munīciju, gan imitācijas līdzekļus, gan kaujas munīciju arī atsevišķu vingrinājumu izpildē. Ja mēs vingrojam pilsētvidē un trenējam mūsu apakšvienības darboties, tad skaidrs, ka mēs neizmantosim nekādu kaujas munīciju. Mēs izmantosim kaut kādu skaņas simulāciju, labākā gadījumā imitācijas līdzekļus. Un tāpat tas parasti tiek diezgan rūpīgi saskaņots un koordinēts ar pašvaldībām, lai tad neradītu nekādus nevajadzīgus traucējumus mierīgai dzīves norisei, tad attiecīgi apdzīvotā vietā, pilsētā. Bet, protams, ja runā par simulācijas līdzekļiem, mūsu rīcībā arī ir un parādās jauni simulācijas līdzekļi, arī elektroniskās, teiksim, digitālās simulācijas sistēmas, kas palīdz, teiksim, kontrolēt norisi kaujas laukā, izšķirties, kurš bija sekmīgāks vai nesekmīgāks, attiecīgi taktisku vingrinājumu izpildē. Tas ir simulācijas sistēma, kas stiprināmas pie ieročiem, pie dažāda kalibra bruņojuma sistēmām, un tad attiecīgi mēs varam tās pārbaudīt arī, kā vienības, cik sekmīgi izpilda savus uzdevumus kaujas laukā. Bet arī simulācijas sistēmas ikdienas apmācību procesā, lai apmācītu darboties ekipāžai, pieņemsim ar M109 pašgājēju haubici. Ja mēs gribam, lai šī apmācība jau no paša sākuma notika praktiskā veidā uz pašas ieroču sistēmas, tas sanāk visai dārgi. Un arī šīs sistēmas uzturēšana izmaksātu daudz vairāk nekā, ja mēs darbojamies vismaz sākotnējā posmā, apmācam karavīrus atsevišķus ekipāžas, darboties uz treniņa simulātora, sākot ar, teiksim, kaut kādām vienkāršām lietām, beidzot ar braukšanu dažādās apvidos, šaušanu ar haubici pašu,
darbību ekipāžas līmenī, koordināciju starp ekipāžām, jāmēģina darīt sākotnēji, protams, uz simulācijas sistēmām, un pēc tam tas jau notiek kaut kādā noslēguma posmā ar kaujas ieroču sistēmu. Ar dārgām ieroču sistēmām, jebkurā gadījumā ar dažām raķešu sistēmām, kā pretanku ieroči, pretgaisa aizsardzības sistēmas. Jebkurā gadījumā simulators tas ir viens no pamatlīdzekļiem, ar ko karavīrs apgūst savas profesijas, iemaņas savas, lai viņš varētu efektīvi izmantot šo te ieroci. Un kaujas šaušana tas ir tāds saldais ēdiens, pie kā viņš nonāk, tad, kad ir izpildījis visus, aizpildījis visu čeklistu un izdarījis visu, lai viņš varētu tiešām sekmīgi izdarīt šo te kaujas šāvienu vai šāvienus. Sakiet, jūs jau minējāt, kas jāievēro iedzīvotājiem esot tūmā mācību norises vietai, respektīvi tur notiek kaut kāda arī skaņas imitācija un viss tiek darīts tā, lai netiktu traucēta ikdienas dzīve, bet domāju, kas varbūt vēl būtu jāņem vērā iedzīvotājiem mācību laikā? Domāju, iedzīvotājiem vajadzētu saglabāt mieru, pēc iespējas pozitīvu attieksmi, ja mācības norisās kaut kur pilsētā, apdzīvotā vietā, noteikti ir mācību kontrolieri ar atšķirības zīmēm, apsējiem lentēm, kuri attiecīgi kontrolē situāciju. Nepieciešamības gadījumā ir gatavi pārtraukt vingrinājumu norisi. Un mēs cenšamies tiešām pēc iespējas mazāk traucēt. Bet tāpat laikā sabiedrībai jāsaprot, ka mums ir jātrenējas tai vidē, kurā mums ir jāstrādā. Un neviens no grāmatas praktiskas lietas nevar pilnībā iemācīties. Grāmata ir pirmais posms, praktiskā izpilde ir noslēguma posms, kad tu trenējies, iepazīsti vidi, kurā tu strādā, mācies šai vidē darboties dienā, naktī, sliktos laika apstākļos, labos laika apstākļos, darboties vienības sastāvē, koordinēt savas darbības. Līdz ar to mums būs jāvingro arī attiecīgi apdzīvotās vietās un pilsētvidē. Mūsu aizsardzības plāns ir arī daļa no alianses aizsardzības plāna. Līdz ar to loģiski, ka mūsu nacionālais vingrinājums ir saaudzis kopā, integrēts kopā ar to vienību vingrinājumiem, NATO vienību vingrinājumiem, kas atrodas šeit Latvijā izvietoti. Tā pirmām kārtām, protams, tas ir multinacionālās divīzijas Ziemeļštābs. Tas ir līdz šim gadam un arī vēl šorudeni vingrinājuma namies laikā tas būs paplašinātā NATO kaujas grupa, Kanādas vadītā. Un tad šī gada rudens periodā tā transformēsies jau pāraugs multinacionālā brigāde Latvijā. Arī Kanādas vadītā, tad šis te bataljona plus izmēra vienība pāraugs brigādes izmēra vienībā. Tieši kā reiz nesen bija ceremonija. Tieši tā, bet tas bija tāds sākuma starta signāls, kad brigādes veidošana formāli tiek uzsākta. Un pilna kaujas gatavība tad tiek sasniegta 26. gadā šai brigādē. Bet, protams, kad šie sabiedrotie, mums ar viņiem jātrenējas kopā, pieņemsim ar multinacionālās divīzijas štābu, mums kopā jāstrādā pie kopīgām procedūrām, kopīgiem kaujas ritmiem, pie standartizācijas, pie kopīgām sakaru sistēmām, lai mēs varētu sazināties, apmainīties ar aktuālu kaujas lauka informāciju, saprastu citu, saprastu, kā katrs no mums strādā un spētu efektīvi sastrādāties. Ar to pašu var teikt arī par multinacionālo brigādi. Mums būs jāstrādā ciešā sasaistē ar šīm te visām vienībām, lai mēs varētu efektīvi darboties kopā arī krīzes situācijā. Es pieļauju, ka, protams, mēs redzēsim daudz un dikt arī militārās tehnikas kolonus, un arī viņas visticamāk brauks cauri kādām apdzīvotām vietām, un, piemēram, ja ir parasts civilais iedzīvotājs, viņš redz, tur brauc militārā tehnika, karavīri staigā, un iespējams viņu ieinteresē, kas notiek un tā tālāk, bet iespējams viņš vēl varbūt šaubās, vai nāks profesionālo dienestu, vai zemesardzē iestāties, vai rezervistu apmācībā. Bet varbūt ir kaut kāda iespēja šīs mācībās piedalīties citādākā veidā, varbūt kā brīvprātīgajiem, vai šāda iespēja pastāv?
Jā, es pirms man smaidu izraisīja, kad kolonnu pārvietošanās pa ceļiem izraisīs vēlmi iestāties. Man liekas, tur būs tas ieinteresē. Tas ieinteresē. Atkal viņi te visu ceļu nobloķējuši, bet tur, ja runā par šo, tad tur vajadzētu tomēr ievilkt gaisu un būt pozitīviem. Tur mūsu karavīri un mūsu sabiedrotie trenējas aizsargāt mūsu valsti. Ievilkam gaisu, nomierināmies un esam gatavi paciest šo te apgrūtinājumu. Par to, kā katrs iedzīvotājs var iesaistīties valsts aizsardzībā. Protams, tas ir šī te rezervistu apmācība viens, kad pavisam īsā laika posmā katrs Latvijas iedzīvotājs var aiziet, pieteikties un apgūt militārās pamatzināšanas. Tas ir 21 dienu garš apmācību kurss. Un tad var iegūt šī rezerves karavīra statusu. Protams, var iestāties zemesardzē, tas ir pat iesakāms, rekomendēju katram Latvijas iedzīvotājiem apsvērt šo iespēju, ja ir veselība un arī tā izjūta, kad vajag atrast savu vietu mūsu valsts aizsardzības sistēmā. Tas ir viens no tādiem pamatsoļiem, kas būtu sperams iestāties Latvijas Republikas zemesardzē. Un, protams, ar pagājušo gadu mēs esam uzsākuši valsts aizsardzības dienesta realizāciju. Tie cipariņi bija mazi. Mēs šo te ciparu palielinām, jo tur mums jāstrādā gan pie instruktoru sastāva pietiekoši kvalificēta un pietiekošā skaitliskā sastāvā. Mums ir jāstrādā pie infrastruktūras, lai mēs nodrošinātu attiecīgi apmācību kvalitāti pie mācību vietu, paplašināšanas, ierīkošanas. Bet ar laiku tad tā būs iespēja katram 18-gadīgam vīriešu kārtas pilsonim dienēt Latvijas armijā un apgūt militāro dienestu. Un arī es domāju, ka tas kalpos varbūt savā ziņā arī kā rekrutēšanas mehānisms, jo tad tie cilvēki, kas izvēlēsies pēc valsts aizsardzības dienesta palikt profesionālā dienestā, tad viņi zinās, uz ko viņi iet. Jo dažkārt mums, tad, kad piesakās jaunieši profesionālam dienestam, pēc kaut kāda laika viņi saprot, varbūt īsti nebija tas tā pareizā izvēle, varbūt man gluži tas nav. Tas nav nekas ļauns, bet es domāju, ka tie cilvēki, kas stājas pēc valsts aizsardzības dienesta, tad viņiem ir viņiem cits uzrāviens, ir cita motivācija. Dažkārt, es domāju, statistiski vairāk no tiem arī paliek ilgstoši dienestā, jo viņi pēc šī viena gada dienesta ir sapratuši, uz kurien viņi atnākuši, un tas izšķiršanās ir apzināta, un viņi saprot, ar ko viņi ir, var rēķināties nākotnē. Bet arī katra valsts institūcija, kas iesaistīta šajā vingrinājumā, viņi var vingrināt katrs savā profesijā sevi. NMPD darbinieki, viņi darbosies gan miera, gan kara laikā. Kara gadījumā viņiem būs ļoti liels uzdevums atbalstīt arī bruņotos spēkus, sniegt medicīnisku atbalstu. Valsts institūcijas, civilās aizsardzības komisijas, kam būs jāstrādā ar šiem te uzdevumiem kara laika. Katrs savā profesijā var atrast arī kaut kādu funkciju, kas viņam būs jādara arī kaut kādas krīzes vai kara gadījumā. Gandrīz faktiski katras profesijas pārstāvis. Un tomēr arī Nacionālās bruņotajos spēkos ir ļoti daudz dažādas specialitātes profesijas, kuras izvēlēties tiem pašiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri izlemj palikt profesionālajā dienestā. Absolūti, mēs lūkojamies pēc faktiski visām iespējamām specialitātēm profesiju. Mūs interesē inženieri, autovadītāji, mediķi, faktiski ļoti, ļoti plašs profesiju loks. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kam, rodas kaut kādā brīdī doma, kad viņš varētu pievienoties profesionāla dienestam, ir laipni aicināts. Atradīsim vietu katram pēc viņa izglītības spējām, zināšanām un arī attiecīgi vēlmēm. Jūs jau iepriekš ieskicējāt, kā iespējams reaģēt civili iedzīvotāji, ieraugot pilsētvidē karavīrus un militārās tehnikas kolonnas mācību laikā. Bet varbūt ir kaut kādi konkrēti dati, kādi ir novērot sabiedrības attieksmi, piemēram, pēc iepriekšējām mācībām namēs pagājušajā gadā. Teikšu, tā kopējā noskaņa ir diezgan pozitīva. Katru reizi, protams, ir kaut kādas varbūt negatīvas atskaņas par kaut kādiem
Dažreiz ir gadījies, kad mēs, protams, slēdzam līgumus ar kaut kādām zemēm, kur mēs darbojamies. Mēs nodaram kaut kādus kaitējumus, bet tad mēs arī cenšamies ātri operatīvi rēģēt. Mums ir izstrādāti mehānismi, ja mēs esam nodarījuši zaudējumus, mēs ātrā, diezgan operatīvā un efektīvā procesā apstrādājam, teiksim, cilvēku iesniegumus un arī kompensējam attiecīgi nodarītos zaudējumus. Kopējā šī attieksme, reakcija sabiedrības ir saprotoša, pozitīva, es teiktu tā, ar atsevišķiem retiem diezgan incidentiem. Paldies! Es tagad došu jums varbūt tādu brīvā mikrofona iespēju. Varbūt jums vēl ir kaut kas, ko jūs vēlētos pateikt mūsu skatītājiem, klausītājiem. Nu jau reiz mēs sākām šo te sarunu un nonācām pie tā termina visaptvarošs, tad es gribētu pateikt tā, ka tiešām mēs esam salīdzinoši skaitliski iedzīvotāju ziņā mazskaitliska valsts. Un mēs neesam blīvi apdzīvota valsts. Mums ir tomēr, ja mēs mīlam savu valsti, gribam to saglabāt, neatkarīgu, plaukstošu, uz nākotni orientētu, mums jādomā par mūsu valsts aizsardzību, drošību. Es gribētu tomēr teikt, negribētu būt ļoti sautīgs, tikai domāt par šo te karu, bet es domāju, ir drošību plašākā kontekstā. Par katru lēmumu, ko mēs darām, par katru darbību, ko mēs veicam, mums būtu jāpadomā, kā tas ietekmē mūsu valsts drošību. Un, protams, izmantojot šo te izdevību, es gribētu aicināt tos, kas šaubās, domā, varbūt iesaistīties bruņotajos spēkos, aicinātu pārdomāt iespēju apgūt šo te rezervistu apmācību kursu vai iestāties Latvijas Republikas zemesardzē, līdz ar to kļūstot par vienu no mūsu valsts aizsardzības dalībniekiem. Tāpēc jau, man liekas, arī ir tāds citāts, varētu teikt, šeit nobeigumā iedarētos katram roka jāpieliek, lai darbs uz priekšu tiek arī teiksim, tā drošības kontekstā tomēr, lai attīstītos. Tieši tā, un man arī šī brīža tad aicinājums mana Latvija, mana atbildība, man liekas, arī ir ļoti atbilstoši. Tieši tā, pilnībā piekrīt. Es teikšu paldies jums par ierašanos, par to, ka pavēstījāt, kas tad ir iespējams sagaidāms arī Namēs 2024 un vispār par šīm mācībām kopā vairāk izzināt, jo tās, man liekas, ir vienas no plašāk zināmajām. Un tad es teikšu arī lielu paldies mūsu skatītājiem, klausītājiem un noteikti sekojiet līdzi esmu Karavīru sociālo mediju kontiem un arī Nacionālo bruņoto spēku komunikācijas kanāliem, kur tad noteikti redzēsiet vairāk gan Namēs mācības procesus, gan arī tālākās sērijas podcasts ar Karavīru. Paldies un uz tikšanos! Atā!